Labrīt visiem! Atrodamies ļoti skaistā vietā, psiholoģiski nomierinošā vietā, šautavē. Ārā līst lietus, ar mocīti nepabrauksim, tāpēc šodien nedaudz pašausim ar maniem iecienītākajiem ieročiem no kolekcijas. Glock 17, visiem zināms ierocis, 80. gados pieņemts Amerikas Savienotās valstīs armijā kā pamatierocis. Bet savu laiku viņš ir apdienējis. Amerikāņi tagad izmanto Sig Sauer, bet ļoti, ļoti populārs ierocis. Šīs Glocks ir 4. paaudzes, nu jau ir iznākusi arī 6. paudze, bet ļoti līdzīgi viņi visi ir. Pilnā oriģinālā viņš ir izpildījumā, daudzi nomaina šo gailīti, kā lai viņi nosauc, mēlīte, nospiediena mehānismu. Ja jums nav žēl 150-200 eiro, jūs varat nomainīt un jums būs ērtāk nospiest, maigāk, ja, kas arī ietekmē ieroču precizitāti. Aptverē ir 17 patroni, ir arī 19. Nākamais mūsu ierocīts, jau mūsu pistole, Heckler & Koch USP kompakt 9x19 mm. 9x19 viņi ir visi. USP nosaukumā, tas ir Universal Self-Load Pistol. Es domāju, ka šo nosaukumu var izmantot jebkurš ierocis, jo visi viņi ir pusautomāti. Aptvere viņam ir 13 patrons, viņam ir vēl lielā versija, kur ir, man liekas, 17 vai pat 19. Viņš ir izmērā garāks un rokturs attiecīgi bišķi lielāks. Kā arī viņam ir interesants tāds drošas, kā lai saka, gailīšu nolaišanas sistēma. Ja jums patroni ir patronu telpā, jūs varat nolaist gaili un, principā, nesāt patronu telpā. Latvijā mēs to nedaram, bet tepat kaimiņos Lietuvā to var darīt. Varētu padomāt, ka tas nav droši nesāt patronu telpā, jo var nejauši nospiest gailīti un izšaut, bet šeit ir diezgan smags tas nospiediens garš, ja tā nejauši nemaz tik viegli nevar, kā saka, izšaut. Redziet, diezgan liels gājiens. Forši ierocis nav smags, bet tāds sajūt, ka baigi rauj uz augšu. Vācietis. Nākamā mantiņa Arex Zero One Tactical. Slovēnijas ražots ierocis. Slovēnijas armijā, starp citu, bija arī Glocki, kā lielākajās armijās, lielākajās pasaules valstu armijās. Bet par cik šis ir Slovēnijas ražojums, tad slovēņi aiz patriotiskiem nolūkiem pieņēmuši savā armijā arī ir šito ieroci. Viņš ir ļoti līdzīgs Sig Sauerim. Tāpat kā moto pasaulē saka, ka Watch 900 ir BMW pa pusi cenu, tā Slovēnijā saka, ka šis Arex Zero One Tactical ir tas pats Sig Sauers, tikai pa pusi cenu. Kā ar visiem Sig Saueriem, viņam arī ir drošas gailīša nolaišanas poga. Ierocis ir drošs, patronu telpā. Ierocis ir samērā jauns manā kolekcijā. Izšauts apmēram 300 patronu. 15 patronus aptverē. Kā arī viņam varat uzmontēt optiku un pieskrūvēt klusinātāju.
Latvijā klusinātājs ir likumīgi aizliegti, bet varbūt kādreiz. Un te ir viens no maniem mīļākajiem, Sig Sauers P228. Arī ļoti leģendārs ierocis. 80. gados cīnījās ar Glocku par iespēju kļūt par Amerikas armijas pistoli. Glocks vinnēja, bet šī pistole ir ļoti laba. Viņu arī pieņēma Navy Seals un tur vēl daudzi citi vienības. Un viņš arī ir ļoti populārs filmās. Nesen skatījos konvoja lidmašīnu, kur Nikolas Keidžs, tur arī bandīti uzbruka ar šitādiem ieročiem policistiem. Un Toms Krūss tajā filmā, kur viņš ir profesionālais killers, arī darbojās ar šito. Ļoti foršs pistolēns. Kompaktā versija, 13 patronas aptverē, ir arī lielā, kur bija, manuprāt, 17 vai arī 15. Kā arī viņam ir drošs gailīšu nolaišanas mehānisms. Sig Sauers, vācu kvalitāte, vācu leģendārā kvalitāte. Patrons beidzās. Tas arī šoreiz viss. Bišķi pašāvām. Kā saka, dvēselīti atstiepām. Tagad visa šitā bagātība jāved mājās, jājauc ārā un jātīra.